Šķiet, mēs visi pazīstam Raimondu Paulu no koncertiem, intervijām, daudzajiem stāstiem, bet kāds maestro bijis pirms gadiem 40, 50, 60? Jaunākai paudzei komponistu radošie pirmsākumi ir mazzināmi, arī Paula mazmeitām. Saspringtajā pirms jubilejas laikā maestro atvēl pāris stundas, lai kopā ar mazmeitām Annu un Moniku pārskatītu kino dokumentātos kadrus. Paulkungs, sāksim ar pašu pirmo kino fragmentu, kur var atrast kino arhīvā. Tas ir 1957. gads, Raimondam Paulam 21 gads. Jā. Kino žurnāls Padomu Latvija, jaundibinātais Rīgas estrādes ansamblis, dzied Valentīna Butāne, pie klavierēm Raimonds Pauls. Ansambļa pianists Raimonds Pauls pirmajai programmai veltījis dziesmu Vecpilsēta. Savu jūtīgā, es vakaros tur kleņoju ar vijā. Šito atceries? Šo dziesmu izpilda Valentīna Butāne. Es gaidu, tevi gaidu, bet tu nenāc, tu nenāc aiz rītā. Jā. Jā, toreiz tiem sākumi tādi bija. Nu, visādā ziņā šodien tu var tādu vieglu smaidu. Jā, paskatās daudz no maniem kolēģiem jau vairs nav starp dzīvējiem. Man liekas, labi izskatās. Jā, vēl joprojām. Smieklīgs. Jā, man liekas smieklīgs. Tu režisors vienmēr ļauj, nu pasmaidi, nevajag dienu. Jo tās jau bija kinofilmas, ko uzņēma, ja? Tā ir kinofilma. Portreti. Tā saucas Raimonda Paula skaņdarbs, ko atskaņos Maskavā Vissavienības jauno komponistu darbu skatē. Jāsaka, ka par estrādes muziku strīdās vēl joprojām gan kritiķi, gan komponisti, gan arī klausītāji. Skaidrs ir viens, estrādes muzika patīk visiem. Arī es galvenokārt rakstu estrādes muziku. Manuprāt, estrādes muzikai jābūt melodiskai, aizraujošai un laikmetīgai. Es tikai tagad ar skaudību vēl skatos uz savām rokām. Uz rokām es vairs tā nospēlēt nevaru. Kāpēc tur tik daudz rādio bija? Kāpēc? Mums bija ļoti labi. Tajā laikā viena no vispopulārākām tādām mūsu valsts tādām zīmotnēm bija Vefs. Un arī radiotehnika. Un viņi ražo ļoti, priekš mūsu tiem apstākļiem ļoti labs aparāts. Tas Spīdo bija neiedomājami populārs. Filmu jau vairs gan neatceros.
faktiski jau jūt to, kas sākās tie latviešu dokumentālisti zelta laiki. Moskvičs, zaļš, kaut kur ap 60. gadu, jau vīdu vai beigām kaut kur tur. Pilnīgi jau man viņi pagādāja. Toreiz mums bija tāda laba sistēma, tās bija tās augtās darba rezerves. Tur bija tāds priekšnieks, kas, es viņu uzskatu, ka viņš ļoti daudz ko labi izdarīja, Brodels. Un viņš panāca, ka man bez rindas pārdeva Moskvičs, kas pēc tam sabeidza man nervu sistēmu un daudz, kas tur katru otro dienu vajadzēja remontēt. Bumbieri. Rīgas skaņu plašu fabrikas ierakstu studijā top skaņu platē ar jaunām Raimonda Paula dziesmām. Cik klusa nakts, ieklausies naktī. Paldies Dievam piefiksēts arī tas darbs šajā izcilajā studijā, kas te bija kādreiz reformātoru baznīcā. Padomu laikā to poļi restaurēja viņu un uztaisīja kā lieliski ierakstu studiju. Jo tie ieraksti šodien, ko mēs vēl varam klausīties vecajās platēs, jā, viņi nav pārspēti savā akustiskā skanējumā, viņi nav sliktāk par to, ko šodien dara, jo viņi pat nav vēl labāk. Bet, tas tā bija, pie viss tās, tehnika bija faktiski parasta lenta. Ierastīties nebija viegli. Tā salīmēt neko nevajag. Tur vajadzēja dziesmu dziedāt no sākuma līdz galam. Ja kļūdījies, dzied no gala. No sākuma līdz galam. Jā, arī vieglajā žanrā strādāt nav viegli. Vai bija jāstāv rindā? Nopirkt plats. Sevišķi, ka pirmā parādījās un tā tālāk bija tur. Pie tam platēm, piemēram, pielikt klāt, to vajadzēja kaut kādu grāmatiņu nopirkt arī. Jā, tie laiki bija diezgan... Bija saistīts vēl ar maniem tiem autoru koncertiem, kas tur bija tādos nenormālos daudzumos. Rīgā vienreiz nospēlēja pēc kādas 90 koncertu. Dabīgi ir jau patīkami noturēties, teiksim, kaut vai 10 gadus uz skatuves un zināt, un jūsdams to, ka cilvēki tev joprojām pret tevim izturās ar kaut kādu cieņu un mīlestību. Tas ir pats galvenais. Maestro, maestro, ansambli modo, dziesmiņus apcerī. Sēdu skatu, sēdu brīnus, šulīt man pie sāno sāno. Tā nav dzīve, tas ir kino, mīlas raksts un tāno. Raimonds Pauls publikā neatrodas nejauši. Rīta muzikla Māsa Kērija pirmizrāde. Tu iestudējuši Kārlis Pamša, Jānis Skajaks un Janīna Pankrāte.
Kas tagad dzied? Tā bija operas zvaigzne dan laikā. Mums vēl ir tāds teātris? Vairs nav, nē. Savu laiku nodzīvoju, diemžēl, bet neko izdarīt vairs nevarēs. Māsa Kerija faktiski viens atklātumais no maniem labākiem darbiem, pateicoties vairākiem dziedājumiem, kurus arī es savā jubilejas koncertā esmu ieslēdzis šos numurus tieši no Māsas Kerijas. Жизнь моя порой трудна, много всякого пускай, пусть оставят все меня, только ты не оставляй. Можно дальше просто подать. Да пребудешь ты во мне, с детства мне любимый край. Для кого ты там что-то да-да-да-да, для меня ты стала модой рай. Pugačova ir Pugačova, viņa ir māksliniece, labi dziedātāji. Viņas dabīgi pabūt kopā, teiksim, uz skatuves, tas ir visādā ziņā. Tu jūti, ka tur ir, cilvēks atdod sev visu uz skatuves, ja. Nečего у вас нету. Bet es esmu tādā ziņā vismaz priecīgs, ka man ar viņiem iznāca savā laikā sadarboties, un šis daži numuri tik veiksmīgi uztaisīti. Tā. Ты только музыку пиши, музыку хорошую. Tēva, vismaz viņi to redzēja, kas tur darījās dziesmu svētkos. Un pēc visiem tiem dažiem gadiem, kad viss tas it kā varēja sagrūt, paldies Dievam, tas viss pagriezās tā. Un tēvs māte redzēja, kā publika man tur uzņēma, un viss tas viņa kaut kas tādi bija liels gandarījums par visu to. Cik es kādreiz jaunībā viņu gribēju, lai viņš ilgāk iet pie klavieriem, tik tagad man ir jāpārtrauc, lai viņš tik daudz nemācās, ka viņš pēc daudz atdodas tai muzikai. Un dēli es ļoti mīlēju, man viņš ļoti mīļš. Nenormāli esmu mīlējusi viņu. Tā tikai lūdzu, lai nekas viņam negadīties un lai viņš turpināt. Es vispār par saviem vecākiem es nevaru, es pat nevaru stādīties priekšā, lai es kaut ko sliktu viņam patikt. Es esmu priekš viņiem slikti darījis šo to, jā. Tā ir slikta, tā ir mana vaina. Un es vispār brīnos, kā šie vienkāršie strādnieki cilvēki ar kādu mīlestību viņi runāja pa muziku. Viņi jau nav beiguši nekādas tur skolas, nekas tam līdzīgs nav. Bet attieksme, teiksim,
pret tādu mākslu. Viņam bija kaut kāda vienreizēja. Man vecākais, kāds viņas vairs satika, man mamma vai man tēvu. Es bērnībā satiku Opas tēvu, bet, diemžēl, es nepazinu tā, kā es gribētu. Bet paaudzināšana es tā īsti nezinu, tad daudz ko vairāk tur par to varētu runāt tieši Aneti, jo mans tēvs jau viņas tur ņēmās. Tagad stāsts, kā viņš tur ar viņiem tur bija kāvies un ņēmies. Un viņš arī māsa to dēlu, kas tur viss ir Baltezerā darījies un tā tālāk. Ko viņi tur ir strādājuši, visu Dievs pasargi. Tur ir, kā jau bērni savā laikā. Un tas tālāk. Šī jau paudzīt jau vairs jau faktiski būtībā neko. Un vecākiem viņi tikai var tā no fotografiem spriest. Holgeram, labam vīlniekam, lielajam Pēterim, pianistam, viņu mūzikas skolotājām Villijam un Raimondam Paulam raisās saruna par protesta dziesmas popularitāti. Pazinu, kas tur sēdēja. Šajā dienā rostokieši viesojas mūsu pionieru ģimenēs. Holgers paliek šeit un ir Anetes Paulas ciemiņš. Un Anete vēlas, lai Holgers aizvestu līdzi paliekošu iespaidu par mūsu tautas senatni. Baigi jocīgi, kad piered pie fotogrāfiem un nekad nedomā, ka redzēs video, un tad neliels šoks ir, jāsaka godīgi. Es to negaidīju. Pirmā reize, kad jūs redzat mammu pusauģu gados video, vai? Jā. Ātri paskrējušas 10 dienas, bet draudzība tikko iesākusies. Kādu lomu meitai jūsu dzīvē? Viņa man mantnie. Vienīgā. Mantiniec. Un vēl bijusi pretendents. Kādam jau būs jādod tā māja Baltezera. Un vēl tas viss tas. Sieva jau vēl tur kaut ko čīkstēja. Ka vajag ar muziku nodarboties. Es biju kategoriski pret. Jo es tādī zaļķī, kurā es esmu gājis cauri, es negribu. Man ir sevišķi. Tā kā dziedātāji un tā tālāk, nelaimīgi cilvēki. Uzvilkt jaunam darbam velkus. Viens jau to nemaz nevar. Tā ir traki nopietna, precīza un saskaņota darīšana. Jau kuro gadu to dara Almas tante, Annas tante, mamma, Paulis un, protams, arī tēvs, kurš laikam vislabāk zina Edītes steļu knifus, jo pats tās kādreiz uzmeistarojas. Ja. Tā. Un vēl drusiņu un tas paši. Tur kaut kas. Tā. Mums attiecības viņas ir bijis diezgan tādas, tāds īpatnējs. Tas dzīves gan man, gan māsai kaut kur tik vienkārši nav gājis nevienam, jā, bet, lai gan, tagad, atkal runājot, cik es varu, dabīgi es palīdzu. Māsai viņam palikusi viena pat, un es esmu vienīgais faktiski tas atbalsta punkts, kas viņam vēl ir. Tas tā, bet to mēs redzam, kādu lielisku darbu, kas savā laikā ir taisīta un kas tur ir ielikts pa milzu darbu. Svētki arī vecākiem Almai un Valdemāram Pauliem. Lai paliek jūsu noslēpums, sirmie Pauli, cik rūpju atdots Edītei, cik pacietības dāvāts Raimondam. Lana, jūs kā Raimonda sieva vislabāk pazīstat viņu. Kāda ir viņa konflikta pašam ar sevi? Tas ir tāds noslēpums, ka viņš nevienam nerāda. Vispār viņš ļoti tāds... Tā ir Lana, jā? Viņš nav atklāts cilvēku, un ja viņa kaut ko moc, viņš jau ar citiem nedālās.
Viņš ir tāds ciets un ne pa saviem sapiem, ne pa saviem problēmām nevienu nedalās. Ar ko tas saistās? Tas ir raksturā. Tāds viņš piedzima. Viņš nekad nebija atklāt ne ar savu māti, cik es atceros, ne ar tēvu. Viņš var pats pa sevi. Tā kā kaķi, kas staigā. Viņš šausmīgi kautrīgs. Un viss šito bravūru tā ir tikai maska. Nu, ko mēs viens otram tur paldies, tā kā teiks, ka es kaut ko falšu, kaut ko te... Nē. Mēs darījām. Daudz ko ir atbalstījusi, viņa regulē arī viss mans, tas, teiksim, zināmo jautājums, kas saistās ar mani ārienu, ar mani tērpiem, ar mani uzvalku, ar smaržām, ko es lietoju. Tā tālāk viņa diktē savus noteikumus. Pamatā viņa man uzskata par bezgalmīgu cilvēku. Nā, lai viņa tā uzskata, tā es māku, to es ģērbu. Bet nopietni, vajag tā. Es gribu labāk tā ar tādu vieglu smaidu par to runāt, jo man tiešām varbūt ir laimējies. Un es to nenoliedzu. Nu, ko tad daudz par tādām lietām runāt? Tā, jūs visi ģēni un es arī. Izdarīs pavisam vienkārši. Tas tā kā bija, divreiz Mībelols, ja? Tikai to starp, ka mēs spēlējam to kā, nu, solo orķestrim. Izspēlējam līdz, jūs atkal nākiet to, lai loģi, un skaidrs tevi? Lai gan tev nekad nekas skaidrs nav bijis. Davai, spēlē, Tā kā viņš spēlē, neviens tā nespēlē, tā neviens arī neprot, bet tur ļoti liels darbs ir ieguldīts, un tāpēc viņš arī, manuprāt, ir tik daudz ko sasniedz ar darbu, un bet tā kaut kāda konkrēta dziesmu, es nezinu, man nekas, man gandrīz vai viss, man īstenībā ir ļoti grūti klausīties viņa mūziku, jo man vienmēr tā kā raudienas nāk. Kas pārdzīvos laiku, to man liekas pateiks pats klausītājs. Ja viņš pēc 50 gadiem kaut ko izraksta vienu dziesmiņu, tad es arī būšu ļoti priecīgs, lai gan es jau vairs nebūšu noteikti starp dzīvējiem. Šodien bija ļoti forši redzēt visu ģimeni. Tas visus Edītu un mammu, Anetu un Lānu, protams, tas bija super. Es apsēžos un uzrakstu sev dziesmiņu par prieku sev, par prieku tev. Un ļautiņiem par prieku. Ja grib, lai viņi arī dzird, jo kur lai es to lieku, kur lai es to lieku. None of the children, my love.